tas nedaudz būs tāds neliels ieskats par to, kāds šobrīd ir iespējas ar Eiropas Savienības atvesļošanās fonda atbalstu. Kopumā Latvijā ir zem Eiropas Savienības digitālās prasmes sabiedrībā ir zem Eiropas Savienības vidējā skatījumu. Un, ja mēs skatāmies kopumā, tad tie visi pamatlīmenī tiek uzskatīts, ka aptuveni 50% ir cilvēkiem pamatlīmeņa prasmes, bet ja mēs skatāmies virs līmeņa, tie ir tikai 24–26%. Un mēs esam zem vidējā rādītāja citās vietās, bet iepriekšējā pētījuma parādījās, ka mēs esam viena no apakšgala. Šobrīd vidējais izskatās drusciņi labāks, bet kopumā tik un tā Latvijas uzņēmumu uzskata, kad 31% uzskata, ka darbinieku digitālo prasmju trūkums ir šķērslis uzņēmumu attīstībai. Dati ir šeit. Un tā labā ziņa ir tāda, ka Eiropas Savienības atvesļošanās fonda līdzekļu izdalē ir par šo arī padomāts. Un īstenībā Lifts ir šeit ar IT klasteri, Rīgas biznesa skola, kas ir zem RTU, sadarbībā ar mārketinga aģentūru un Ventspili, mums ir izveidota izaugsmes akadēmija uzņēmumiem, kas ir Lifts. Šī brīdī tā labā ziņa ir tāda, kad mēs piedāvājam kursus dažādām jomām, bet apmācības ir plānots, ka būs pieejams par 100% līdzfinansējumu. Mēs gaidām vēl pēdējos ministru kabineta noteikuma apstiprinājumus, bet viņam ir jābūt nākošā mēneša laikā. Un tad mēs piedāvājam dažādus kursus. Šie kursi ir domāti dažādu līmeņu speciālistiem. Un mākslīgais intelekts ir viens no mūsu pamata produktiem, ko mēs arī piedāvājam, lai mēs tiešām izmantot šo efektivitātes iespējamību. Jā, mēs esam sadalījuši kursus dažādas tēmās, bet mākslīgā intelekta jūs redzēsiet, mums sarakstīns būs diezgan garš. Tad es mazliet parādīšu, kāds tad mums ir tas piedāvājums tieši par mākslīgo intelektu, jeb kā lai mēs īstenībā nevis tikai kā lai mēs to augstākos datu centrus varētu tikt līdz viņiem, ja mums ir vajadzīgs īstenībā visiem pamatiņš datu izmantošana, vai Latvijā mums vispār ir izaicinājums, jo mēs esam tik mazi un tik vienkārši mēs varam pārrunāt visādas lietas, ka mēs daudz lietas datos vispār pat neturam bieži vien. Un tad mums kopumā tās apmācību tēmas ir pēc ministra kabineta noteikts, kopumā 16. Šeit uzrakstīt dažas, kuras mēs esam pārsvarā lietojumi. Mākslīgais intelekts, kā teicu, ir viens no top tematiem. Un mums kopumā ir dažāds piedāvājums. Mums ir gan RBS un RTU pasniedzēju piedāvājums, gan mums ir startautiskie pasniedzēji, jo ar šādu līdzfinansējumu iespējamību mēs arī gribam dabūt augstākā līmeņa speciālistus arī pie mums šeit Latvijā, lai mēs varam pievilkties, klāt kā pārējiem. Un tad arī ir sadarbības partneru piedāvājums, kas jau ir šeit atzīti zinoši speciālisti dažādās jomās, kas ļoti ir vērsti uz lietotājiem, lai pēc iespējas maksimāli apgūt šajās apmācībās apgūt šīs prasmes. Un tad, pirms mākslīgais intelekts, mēs dalījām sākotnēji piedāvājumā viņu skatoties, kad stratēģijas līmenis, jeb ko mēs varam izdarīt kā uzņēmumu vadītājs, jau līdzīgi kā Jānis iepriekšējā prezentācijā, tad arī tāds taktiskais līmenis, ja mēs tādā vidējā uzņēmumā daram, un, protams, mums ir vajadzīgs arī tas operatīvais līmenis, jeb visu darbinieku prasmes, kas ir visādiem sistēmu procesu vadītājiem. Mēs arī līdzīgi kārtojām šos kursus un esam papildinājuši un vēl papildināsim piedāvājumu. Tad strateģiskajā līmenī mums ir Igors Rodins, kurš ir Deloitte, viens no mākslīgā intelekta, Deloitte saistīts, mēs varētu drīzāk teikt, mākslīgā intelekta vadītājs, kurš arī skata šo no praktiskās formas. Viņš gan vairāk strādā uz ārzemēm, bet tieši tāpēc viņš Latvijā var darboties praktiski un apmācīt, kā tad ir tas mākslīgais intelekts sajiet kopā ar stratēģiju. Tad Agnes Stibe ir 14 gadus bijis praktiski ārpus Eiropas, pasniedz mākslīgo intelektu uzņēmēju darbības dišsniegumam, jeb hyperperformance, jeb kā mēs lai mēs to mākslīgo intelektu izmantojam, lai mēs varētu pabīdīt sevi uz augšu. RTU tenūra profesors, parādīšu viņu dziļāk mazliet, varbūt izdarot uzreiz. Tad RTU tenūra profesors, TEDx runātājs, pasaulē atzīts zinātnieks, un viņš dalīsies, ko tad mēs varam izdalīt, jo šis mākslīgais intelekts ir īstenībā cilvēciskā
faktora iespēju robežās, ja? Un ko mēs varam izdarīt tā, lai šīs jaunās tehnoloģijas varētu ikdienā pievērst. Tad kurs ir plānots klātienē jau aprīļa beigās un maija beigās. Šeit ir tad norādīta pilnā maksa, bet tad atgādinu, ka ar līdzfinansējumu, es pastāstīšu par praktisko procesu, bet ar līdzfinansējumu tas būs tikai jāmaksā PVN. Jā, tad arī taktiskais līmenis arī ar projektu vienkārša ekonomika vai mākslīgā intelekta vadītājiem, kur vienkārši saprast, kādas ir iespējas mākslīgā intelektam vadītājiem, lai viņš vienkārši apzinātos, kāds tur ir, ko var izdarīt. Un tad ir arī tāds operatīvais līmenis, kur ir mākslīgais intelekts finansēs, analītikā, ievads mākslīgā intelektā. Mums arī bija mākslīgais intelekts cilvēku resursu vadībā, bet mēs tagad pāriesim vairāk uz šo ievads vienkārši, kā apskatīt, kādas ir iespējas, bet pāriesim uz mākslīgā intelekta darbnīcām, jeb 3 stundas intensīvas apmācības tieši par noteikto tēmu. ChatGPT, mākslīgi asistenti, sarunboti, ja, kā viņus izmantot no iekšējiem rīkiem līdz klientu apkalpošanai, mākslīgais intelekts un multimēdija, 3 stundas padziļināts apmācības, datu apstrādē, kā izmantot ChatGPT un automatizācijā. Tad arī no-code risinājumu veidošana. Šis tāds pamata kursi. Jā, tad Agnes Tiber, kā viens no mūsu pasniedzējiem, tāpat arī šis darbnīca arī vienkārši te pierakstīts, kas tur ir detalizēti, kādām lietām iesim cauri, bet tas ir tā doma ir 3 stundas un 70% no kursa laika tiks veltīts tieši praktiskiem uzdevumiem. Un mazā nelielā grupā pārunājam, ko mēs redzam, ko mēs varam paņemt, kāds ir mūsu izaicinājumi, vai kuras lietas mums vajadzētu uzmanīties, lai mēs varētu šīs lietas praktiski lietot ikdienas lietotājiem. Tāpat, jā, mums ir plānota sadarbība ar ASV Massachusetts Tehnoloģijas institūtu, kas ir viens no vadošajiem tehnoloģijas universitātēm pasaulē. Un šeit ir domāts jaunākās tehnoloģijas darbā, viens kurs, bet mums arī, kur vienkārši saprast, kā iet industrija un uz kurām pusēm viņi tiecās. Tāpat arī ir doma par mākslīgā intelektu pamatkurs. Un šeit, ja kādam būtu interese, ir arī viņiem advancētais mākslīgā intelekta kurs. Šeit ir interesanti, ka viņiem piedāvā lielu biblioteku, kuras sagatavots tieši attiecīgas jomas, tāds mazs apmācību modelis, 2 stundas katru nedēļu online apmācības ar praktiskiem uzdevumiem, kurus jūs izpildot, tā kā mēs visi kā organizācija arī varētu iet uz priekšu. Ja jums interesētu advancētais jo es saprotu, ka te ir diezgan arī tāda tehniski advancēta uzņēmuma arī šodien, jums interesētu, mums īstenībā marta beigās būs pārstāvis no Massachusetts institūta, viena no vadošajiem organizatoriskajiem cilvēkiem, kuri gatavi padalīties, un jūs varētu uzdot dažādas jautājumus, ja jums ir interese uzņemt tādam sarunas vizītē Massachusetts institūta tehnoloģiju pārstāvi, mēs būtu atvērti, jo šobrīd gatavojam programmu, kuru viņi varētu un kā piedalīties. Jā, bet arī šī sadarbība, lai mēs varētu dabūt šo, kā saku, es citreiz saku, ka mēs pievilkties pie augstāka līmeņiem, un lai mēs ātrāk varētu apgūt šīs mākslīgā intelekta prasmes un dažādas prasmes tehnoloģiju jomās arī kopumā. Un lai mēs varētu sekot līdzi kaut kādam Jāņa, piemēram, ko viņš iepriekš dalījās, šeit ir, es mazliet pastāstīšu, šeit ir man rakstīts mini MBA inovāciju vadībā. Inovācijas jau ir kā mākslīgi intelekts arī ir daļa no inovācijām. Tas ir viens posms, bet īstenībā mēs uz maiju gatavojam mini MBA praktiskajā mākslīgajā intelekta procesa organizācijā. Mums ir vēl viņš izstrādes stadijā, līdz ar to man nav ko īsti iedot, bet es varu teikt, ka jūs varat piesakot līdzi, jo mēs tūlītās viņam mums ir jau konceptuālais, kā saka, mugurkauls mums jau ir, mums ir vajadzīgs vēl tāds mazliet saprast, ko mēs vēl liksim klāt, un mēs drīzumā paziņosim arī par datumiem, ka mēs maijā, jūnijā plānojam izmantot visus mūsu šo RBS jau mākslīgā intelektu
speciālists palīdzētu arī uzņēmumam veidot praktiskus modeļus, teorijas būtu ierakstītas vairāk un praktiskās darbnīcas tieši būtu ar pasniedzējiem, lai mēs varam dabūt šīs sasaistes ar, lai jūs varētu uzdot jautājumus, redzēt, kuras lietas jūs varat izmantot, kurus datus jūs varat izmantot un pārbaudīt, ko jūs tad attiecīgi varat ieviest uzņēmumā. Un tā doma ir iziet līdz prototipam, ka jūs jau varat izmēģināt, hei, šis ir mūsu variants, ko mēs varētu izmantot arī uzņēmumā, lai procesu automatizētu vai uzlabotu. Jā, tātad šis ir tā, es te kaut kur pazaudējos vai teikšu, vai kā? Jā, tātad kā Eiropas Savienības procesam ir mazliet administratīvā barjera, bet tā nav salīdzinoši gara. 2 stundas. Jānosēžās, jāaizpilda digitālā brieduma tests, jāiesniedz atbalsta pieteikums, de minimis veidlapa. Mums ir jāaiziet cauri apstiprinājumu par līdzmaksājumu, jo jābūt ir, ka jums nedrīkst būt nodokļu parādi, jums nedrīkst būt arī sankciju sarakstos, bet tad vidējais ir aptuveni 2 stundas. Un sagaidot apstiprinājumu par līdzmaksājumu, tad de minimis būs pieejams 100% līdzmaksājums, ja jums ir de minimis fonds. Ja jums ir de minimis beidzies, tad būs džībers, kurā arī ir 50 līdz 70% atkarībā no uzņēmuma lieluma. Tātad šis ir pieejams uzņēmumiem un viņu darbiniekiem. Valsts iestādēm, diemžēl, nē. Finanšu un apdrošinātājas nozars un nekustamā īpašuma nozarei arī, diemžēl, nē. Jo tās ir neatbalstāmās alkohola ražošanai un azartspēlēm. Tās ir neatbalstāmās nozares. Bet pietiekami daudz liela iespēja ir, un RTU kolēģi var pienākt un paprasīt atsevišķas sadarbības formas. Tātad, bet ir neliels, tātad šī nelielā barjera, bet piesakoties, jūs tātad vēl vienreiz jūs varēsiet dabūt, pēc tam vajadzēs tikai atbalsta pieteikumu formu, kad vienkārši iesniedzam, pasakam, kurus cilvēkus gribam uz kuru kursu, parakstamies, ka mēs tiešām gribam, atnākam arī, ja, un lai mēs varētu izmantot šis ir Eiropas Savienības atvesļošanās fonda līdzekļi, pieejam līdz nākošā gada 30. jūnijam, tā kā praktiski vesels gads, lai mēs varētu to intensīvi izmantot. Mēs arī varam piedāvāt individuāli kursus, tas ir ne tikai organizētās grupas, bet arī individuālie uzņēmumiem kursus, un droši varat rakstīt arī man specializētos piedāvājumus vai kaut kādus jautājumus. Mums ir diezgan plašs klāsts mākslīgā intelekta pasniedzējiem, varam attiecīgi pielāgot katram individuālām vajadzībām. Bet jā, savādāk droši pieteikuma forma caur RBS Lift, un mēs ceram, ka tiešām mēs varam kopā Latvijas digitālās prasmes celt, uzlabot, un lai mēs viņus izmantojam maksimāli, lai mēs būtu konkurētspējīgi ilgtermiņā Eiropā. Tas būs. Paldies!